Veselības nozarē briest neapmierinātība ar veselības ministres Ingrīdas Circenes darbu, norādot, ka jau ir nopietni apdraudēta gan savlaicīga plānveida ārstniecība, gan arī neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana īpaši ārpus Rīgas. Slimnīcu vadītāji pat atteikušies tikties ar ministri, nesaredzot tam jēgu, tāpēc vēlas tikties tieši ar premjeru. Kā situāciju nozarē vērtē profesors kardiologs Andrejs Ērglis, to pavaicāsim viņam pašam jau tūlīt. Labrīt! 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 Dzirdējām, jau ir nopietni apdraudēta gan laicīga plānveida ārstniecība, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana slimnīcās ārpus Rīgas. Tā slimnīcu vadītāji saka, un ministri tikmēr ik gadu skaidro, ka naudas nav, neko nepadarīs. Un šeit arī pieminējām, ka slimnīcu vadītāji īsti ar pašu ministri to nevēlas diskutēt vairāk tieši ar premjeru. Neredzot jēgu tiešai sarunai. Tas, redziet, man ir tāda liela laima, ka jūs man diezgan bieži uzaicināt ciemos. Bet tas nav vienreiz, varbūt vienā gadā vai divos, bet tas jau ir, man liekas, pēdējo 10 gadu. Un patiesībā sakot, mēs runājam visu laiku par vienu un to pašu. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka jau pašos pamatos nav pareizi ielikta veselības finansēšana. Un, kas attiecās uz šogad, tad tas nav nekāds brīnums, es uzskatu, un tā ir mana dziļa pārliecība, ka faktiski nozara tiek kārtota. Protams, tas ne jau vienā gadā, un tas jau lielā mērā ir bijis, bet Circenes kundze katrā ziņā nozarē ir parādījusi un faktiski pat pieprasījusi no visām biedrībām, no galvenajiem speciālistiem un tā tālāk plānus, kādā veidā nozara sakārtot. Un būtībā mums ir skaidri zināms, kas mums kurā etapā būtu jādara un tā tālāk. Cits jautājums, kā to var realizēt. Un tas, lai kāds gribētu, jau vairāk nav tikai pašas vienas ministrijas nozares jautājums. Tas patiesībā ir valsts jautājums, tāpat kā valsts pārvalde ir valsts jautājums, tāpat arī finansējums kādai vai noteiktai nozarei. Šīs pārkārtošanās ir pārāk smagnējas, ka tās rit tik gausi un tik lēni? Es vienkārši domāju, ka tas ir zināms tāda... Es negribētu tā varbūt, jo šodien tas, ka mēs jau... Bet jūs teicāt, ka to var izdarīt. Protams, ka to var izdarīt, bet es domāju, ka tā ir drusciņ tāda intelektuāla mazspēja. Jo patiesību sakot... Kurā vietā tieši tā mazspēja? Mazspēja ir lēmumu pieņemšanā. Faktiski lēmumu pieņemšanā, sākot ar visām frakcijām, sākot ar visām partijām un varbūt arī izskaidrošanas darbā, ko mēs arī mediķi neprotam pietiekami izskaidrot, kāpēc medicīna ir nepieciešama. Jūs arī man jautājat, vai tiešām mums pietiek ārsti, vai mums pietiek tas, un mums pietiek mums viss kaut kas pietiktu, ja mēs varētu šīs lietas realizēt ar kaut kādiem. Un ir ļoti divi vienkārši kontrols skaitļi, absolūti vienkārši, kas darbojas visā pasaulē. Un šie kontrols skaitļi ir 5–6% medicīnai no IKP vai no koprodukta. Labi, mēs nevaram uzreiz sasniegt 5–6, jo tas ir ielikts no 90. gadiem, arī sekojot kaut kādām padomju tradīcijām par to, ka ārsts pabaros tautu. Un bez maksas medicīna, kas vienkārši nav iespējams realizēt. Jūs varat darīt visu, ko jūs gribat, bet to vienkārši nav iespējams realizēt. Tas ir viens cipars, labi, to mēs nevaram sasniegt 5–6, bet mēs noteikti varam sasniegt 4 vai 4,5, un tad mēs vienkārši daudz jautājumus atrisināsim, vienkārši par viņiem nerunāsim. Un tagad ir 3,2, un īstenībā, ja mēs turpināsim, tā tad būs zem 3%. Bet pat nerunājot par to IKP, jo tur ir daži tādi jautājumi, ko mēs sakam, labi, mēs tur maz ievācam nodokļus un tā tālāk un tā tālāk. Un otrs jautājums ir ārkārtīgi vienkārši. Otrs jautājums ir, ka nedrīkstētu būt no budžeta mazāk kā 11%, un arī tad mēs būsim pēdējā vietā. Medicīnai atvēlēts, nozarei atvēlēt naudu. Ne mazāk kā 11%. Un es gribu teikt, ka otrādi. Faktiski es domāju, ka mēs esam pasaules čempioni medicīnas realizēšanā ar tiem budžeta līdzekļiem, kādi mums pastāv. Cita lieta ir tā, ka, protams, es pabeigšu vienkārši, es drusku te uzvilkos, jo mēs sākām to sadunu. Es pabeigšu tādā veidā, ka tā nauda tiek izķērnāta apkārt. Vienkārši cilvēki, jūs ejiet un paši maksājat visādas naudas. Jūs maksājat pensionāriem, iedod 5 latus pie pensijas, savukārt paņem par zālēm vai par to medicīnu 25, kas ir pilnīgs absurds. Sociālisms jau bieži vien tas, ko jūs saprotat Zviedrijā un vēl kaut kur, tas jau nav par brīvu, ka jums iedod tās zāles. Jums neviens neiedod par brīvu. Viņi vienkārši precīzāk to naudu realizē un faktiski menedžēja. Visā valstī kopumā. Jūs sakāt, ka medicīnu mēs faktiski šobrīd pērkam par puscenu, bet tad visi arī piekrīt droši vien tam, gan tajās frakcijās, ko jūs pieminējāt, gan skatītāji, gan nozares pārstāvji, bet slimnīcu vadītāji saka, ar ministru tur pat īsti nav ko runāt, jāiet pie premjera. Tas ir pie naudas avota, ja tā?
Redziet, tas ir tāds politisks jautājums. Es nezinu, vai premjeras ir tieši kas ir tas solis, kas šobrīd ir tas darāmais, lai sāktu īstenoties tas, par ko jūs runājat? Atklāt sakot, solis ir tāds, ka, manuprāt, es jau piekrītu tiem slimnīcas vadītājiem, ka viņiem iespējams vajag naudu. Jautājums ir, kā to naudu dabūt. Un tas, droši vien, ka tas ir jautājums arī ministru prezidentam un finanšu ministram. Es tikai nedomāju, ka tādēļ ir jāprasa ministras demisija. Mēs jau varam prasīt. Saprotiet, ir dažas lietas, un tā ir Latvijas lielākā problēma. Un es tomēr to gribu pateikt. Ir dažas lietas, par kurām politikā tādā vai šādā veidā neapspriež. Es domāju, tā ir izglītība, veselība un aizsardzība. Un tām lietām mums, acīm redzot, vienkārši ir jāparedz naudu, un viņas nedrīkst būt un tikt uzskatītas kā politiski tādi. Mēs nedrīkstam būt ķīlnieki, un arī ministrs nedrīkst būt ķīlnieki. Bet, Ērģkungs, gluži gandrīz kā 1. septembris visiem skolniekiem ir pirmā skolas diena, tā gluži vai medicīnā septembra vidus ir tas laiks, kad saka, ka pietrūks nauda līdz gada beigām. Kur ir problēma? Katru gadu tiek veikti aprēķini, cik naudas būs nepieciešams tekošam gadam. Un vienmēr mēs esam šajā pašā situācijā. Protams, tas ir absolūti vienkārši. Tāpēc es arī runāju mazliet par šo intelektuālo mazspēju, jo man nav īsti skaidrs, kā var zinot. Mēs Latvijā zinām, cik mums būs. Saprotiet, Latvijā ir maz. Ministrija valdība jau pirms tam piešķir mazāk, jau zinot, ka pietrūks. Protams, tieši tā. Tad jūs jau gada sākumā ziniet, ka gada sākumā jums nebūs. Un mēs arī zinām, ka gada beigās parasti piešķir kaut kādu papildus naudu, un šī papildus nauda pēc tam, ja viņi tiek realizēta varbūt tādā veidā, kādā viņai īstenībā nevajadzētu tikt realizēta, jo tad tiek sasteigta nauda, tad izstrādātās kvotas un tā tālāk. Man tas atgādina, es jau atceros tos padomju laikus, kā bija, vai ne, ka strādāja 2 nedēļas, strādāja uz rūpnīcu, vagonu rūpnīcu vai vēl kaut ko, tad nebija tie materiāli, tad nevarēja tos vagonus likt, tad atnesa tos materiālus, un tad sarāva, tad 2 nedēļas atkal nestrādāja. Tāpēc jau tie ārsti aizbrauc. Jā, un tomēr finanšu ministrs saka, ka nauda valstī tik, cik ir, un arī jādomā par kaut kādu ilgtermiņu uzkrājumu, un nevar visu tikai noēst. Tā finanšu ministrs saka, nedomāju tieši par medicīnu, bet jūs arī domājot par to, kā sakārtot šo sistēmu, vai jums ir konkrēti risinājumi, kā to rīkoties, kā to darīt, ņemot vērā arī to, ka arī slimnīcas sniedz, piemēram, maksas pakalpojums. Vai ir kaut kāds plāns, kā var sadarboties? Jā, noteikti, protams, tas jau ir jādara, bet es tikai drusku būtu tāds uzmanīgs arī ar tām maksām, jo īpaši mums tagad ir ļoti daudz tie piedāvājumi, ka brauks ārzemnieki, nevis vairs mūsu ārstiem. Bet tie ir risinājumi. Jā, bet tikai paklausieties vienu lietu. Ja tie ārzemnieki sāks braukt lielā masveidā, tad tie ārsti, kas jau tagad varbūt nav dažreiz pietiekami, viņi sāks vairāk nodarboties ar to ārzemnieku ārstēšanu, un viņi paši nopelnīs to naudu. Un kas tad notiks tajā sistēmā? Tādēļ par to sistēmu būtu jābūt ļoti, ļoti uzmanīgai. Tas man tas visvairāk tracina, ka vienkārši tur kāds atnākt un pateikt, labi, mēs tagad ņemam šito ministru nost, to mēs ņemam nost un neskatās uz sistēmu kopumā. Un tieši tas pats ir, piemēram, tagad ir vairāk likumprojektu iesniegt. Viens no tiem, atcerieties, mēs runājam par veselības apdrošināšanu. Un veselības apdrošināšana, tas ir ļoti tālu ticis tas jautājums. Protams, ka tur uzreiz nebūs milzīgs. Kādu pretestību izcēlās, ka jau tikai ieminējās par akcijas šīm akcijas visiem tai neveselīgai prātikai. Paklausieties, tā jau premisa ir nepareizi. Tā ideja ir nepareizi. Mēs varam diskutēt, es jau neesmu pret mūsu ražotājiem. Otrādi, es gribu, lai Latvija plauktu un tā tālāk. Par to var runāt kādā veidā, bet skaidrs, ka tā nauda vajadzētu atnākt uz medicīnu. Paldies! Paldies. Tātad, kā var noprast, tuvākā laikā visticamāk notiks tikšanās ne tikai ar veselības ministru, bet arī ar premjeru, lai runātu par to, cik nepieciešams vēl finansējums veselībai un kā kopumā sakārtot visu nozari, lai šie lēmumu pieņemšana būtu tiešām, es teicu, paldies par to jautājumu aktualizēšanu, jo faktiski jau par tām lietām jārunā. Skaidrs, ka vienkārši jārunā. Paldies. Mēs sarunājāmies ar profesoru kardiologu Andreju Ērgli.